Koru diena. Un to jau vairāk kā 20 gadu atzīmē visā pasaulē tieši decembra 2. svētdienā. Un tā, un arī patiešām nevairs tālie dziesmu svētki ir gan jauks iemesls, lai tieši šodien satiktos koncertā Dziediet pasaules kori un vienlaikus iezīmētu pa kādam vaipstam virsdiriģentu Airas Birziņas un Arvīda Platpera portretos koncertu cikla virsdiriģentu portreti jau 5. koncertā. Un, protams, tikai vienīgi ar Airas un Arvīda vadīto koru palīdzību. Un šobrīd uz skatuves jau ir pat tiešām varens vīru vars, kā man diriģents Platpers teica, tu tik daudz vīru vienlaikus uz skatuves nebūsi sen redzējusi. Tātad vīru kori absolventi un ķekā, kura balsis kopā jau salējās Raimonda Paulo un Imanta Ziedoņa moto. Arvīds Platpers saviem koriem šodien ir izvēlējies patiešām tādu īsti latvisku, varētu teikt, patriotisku programmu. Kāpēc tā? Par to mēs tiešām vēl arī parunāsim, jo mēs esam plānojuši ar diriģentiem arī šodien parunāt, lai atklātu viņu portretu vaipstus. Bet šobrīd lai skan Juliāna Andreja dziesma ar Ausekļa dzeju Latvijā.
ievilcis elpu, mums jāpastrādā, mazliet jāparunājas. Un kaut arī mūsu mutēs šobrīd biežāk ir vārds Ziemassvētki, mēs tomēr esam ceļā uz dziesmu svētkiem. Vai jums ir kāda atmiņa par jūsu pirmajiem dziesmu svētkiem, varbūt kā dziedātājiem, nekā diriģentam? Es domāju, jāsaka tā, ka es pirmajos svētkos piedalījos 70. gadā, mācoties Rīgas 5. vidusskolā, man liekas 6. klasē. Es varbūt, ka kļūtos 7. Un tie bija man pirmie svētki, ka es pirmo reizi atceros Leoniju Vigneru un Jānu Ozoliņu, kas bija šo svētku virsdiriģenti, divi, un kas mūs tur vadīja. Tas man bija tāds milzīgs, absolūti, tāds emocionāls, tāds gandarījums par to, ka es tajā milzīgā barā biju, un kas man ļoti nepatika, ka bija jāiet no tramvaja līdz estrādē un atpakaļ. Un kāda bija pirmā sajūta, kad tas milzīgais bars bija jādiriģē, un kad tas notika? Un kad es sāku lielā estrādē, es pirmo reizi vadīju skolēnu kopkori 1989. gadā, un tie ar mani palikuši kā viena no visspilgtākajiem skolēnu dziesmu svētkiem. Pēc tam, protams, ir daudz visādi piedzīvojumi, bijuši un pārdzīvojumi, gan muzikāli, gan citādi. Bet tie pirmie bija tas, ka mēs 6. janvārī Mākslinieckā padomē pēkšņi mums paziņoja, ka ir 11 dziesmas. Baltas jūras malu saucu tevi, kur kas mežu zaļu, miežu līdumu. Baltas jūras malu saucu tevi, tur, kur audara, dara koka ķīveņos, tur, kur miestu
Vai arī var teikt, ka Emīla Dārziņa gars ir īpaši tuvs jūsu sirdī un dvēselē? Jo esat taču izcieti. Nāca līdz, kur baltas rozes iet, zelta virsā viņa saule iet. Dušu polēna vēstiņā, pavējās, kam strauta baldodā. Tur ir mūsu baltais laimes rīts, vēl uz sauli dzīvā. Nāca līdz uz kluso sēdiņu, kur mūs lēnais vējiņš pavadīs. Lai kāds ceļā viedi stāstītu, sapņos ceļš un drūvas saulenīs. Vēlēs ceļš un saule imantā, tur, kur nāc man līdzi viņa grāv. Tur, kur nāc man līdz, tur, kur nāc man līdz. Ai viceme, ai lielceļi un garšās drūvās, sirds ilgi sveicināt un mīlēt jūsu laimīgi. Ai viceme, ai lielceļi un garšās drūvās, ai viceme, sirds mīlēt jūsu laimīgi. Baltās pīpetes un vēzu šalkas tuvās, ļaus raksotās, kas rītā saulē zīm. Man mīļi zeme un klusie stīvi, un draudzīni mīlēkle plastas zarus vien. Un kalni, makas tas dīnas Amen.
vēlēšos tā provokatīvi mazliet pakutināt ar jautājumu, vai jūs 5 vārdos varētu pateikt, kas ir laba, īsteni laba dziesma? Ļoti īsi. Tā, kas patīk diriģentam vispirms, pašam komponistam, koristiem un skatītājiem. Es esmu pārliecināta, ka šovakar šeit skan tikai īsteni labas dziesmas, un noteikti tās ir arī Raimonda Paula dziesmas, un jūsu portretējumā nevar neiztikt bez jūsu sadarbības ieskicēšanas. Tādēļ skanēs šo 50 vīru solo dziedāšanas noslēgumā 2 Raimonda Paula dziesmas, viena no tām starp citu veltījums Emīlam Dārziņam. Jā, viņi ir samērā grūti un nejauši nonāca manās rokās, jo viņi sarakstītu uz Emīla Dārziņa 100 gadu jubileju un veltītu šim dižiem mūsu skaņu meistaram. Un arī faktiski a cappella dziesmas nav raksturīgas Raimondam Paulam, un tāpēc mēs ļoti priecājamies, ka šie abi kori ir ierakstījuši skaistu disku, a cappella saucās, un viņus arī var nopirkt normālos veikalos, ja? Un tur skan tikai Raimonda Paula a cappella dziesmas, tā skaitā 9 vīrkoru izpildījumā. Tur arī sievu koris piedalās un jauktais koris šajās dziesmās. Vienkārši daudzi, kas pirmo reizi klausās, netic, ka maestro varētu tā apmēram rakstīt. Kaut gan viņš ir rakstījis kamēram, es domāju, ka mēs esam informēti par to, ka viņš māku uzrakstīt, ja? Sarežģīts un tā. Tātad pirmā dziesma būs ļoti grūta, viņi tāpēc arī faktiski maz ir koru, kas dzied. Bet mēs uzdrošinājamies pačukstēšu 1,5 gadu mācījāmies, kamēr tā apguvām, lai varētu ierakstīt radio. Tad, lai skan 2 Raimonda Paula dziesmas, mana dzidrā sērā dzimtene, kas ir veltījums Emīla Dārziņa 100-gadēji, un arī Raimonda Paula un Jāņa Petera kopā tapusī Tu esi korī. Un šī dziesma ir rakstīta kā pasūtījuma darbs, lai viņu ietvertu dziesmu svētku repertuārā. Šajos diemžēl laikam nebūs, ja? Bet es ļoti ceru, ka viņam varētu būt arī dziesmu svētku. Dziesma vienkārši skanīgi un saprotam, un Jānis Peters ir Jānis Peters. Raimonds Pauls ir Raimonds Pauls, un Arvīts Platpers ir Arvīts Platpers. Oh
pārī kopā ir likts viens īstens vīru koru pazinējs tiesa, gan ar lielu pieredzi arī sieviešu koru zināšanā un balsu iemācīšanā, un latviešu sieviešu koru kustības īstena pārzinātāja, virzītāja, un tā ir Aira Birziņa, kuras portretējumā piedalīsies viņas lolotie sieviešu kori. Vienā vārdā sakot, viens skaists, rasots dzintars, jo šodien uz skatuves saskanēs Ogres puses dziedošāko dāmu un meiteņu balsis no kora Rasa un koris dzintars. Un abi kori šo pavasari svinēja tādas skaistas jubilejas, Rasa 15 gadu kopā būšanu, dzintars jau 65 nodziedātus gadus, un abi kori šodien jau kopā kaisīja rozes, varētu teikt, leģendārajā Oļģerta Grāvīša dziesmā Rozēm kājas istabiņa. Aira, kur tad īsti ir tas sieviešu koru spēks, varenums, varbūt vājums, tas skaistums, jo gal galā tu esi kopā tiešām ar sieviešu koriem un tām topošajām sievietēm un meitenēm? Nu, šādi jautājumi es nebiju sagatavojusies atbildēt. Te neviens ne uz ko nebija sagatavojies. Man liekas, tas tieši ir skaistums, mīlestība. Un droši vien šiem diviem vārdiem paplašinoties varētu vēl daudz ko nosaukt, bet man liekas, tā taču ir pasaulē iekārtots, ka ir divas puses, un daudzām lietām ir divas, un to, ko vīri var izteikt varenumā, spēkā, tādā skaņas, stiprumā, gara, varenumā, to dāmām ir jāizsaka ar citiem paņēmieniem. Kaut gan dāmas arī var dziedāt ļoti skanīgi, stipri, bet ir daudz tādas jaukas lietas, kuras katrai no šīm balsu grupām ir sava. Tu nedzirdēji, bet skatītāji, klausītāji dzirdēja divos vārdos Ārvīda pirmās atmiņas par viņa pirmajiem dziesmu svētkiem. Vai tu arī sāksi savu dziesmu svētku? Sāls,
Tu sei
vai diriģents tomēr nav ļoti vīrišķīga profesija? Spēku vajag daudz, bet spēks ir divējāds. Varētu teikt, ka muskuļi pamazām ar gadiem uztrenējas ļoti, par ko reizēm pat jāpabrīnās. Bet vīrišķīgi varbūt tādā izpratnē, kā mēs šo vārdu vispār domājam. Nevis tā saistot ar vīrieti, bet ar tādu tiešām stabilitāti, spēku, drosmi, pamatīgumu. Tādā ziņā pilnīgi noteikti diriģenta profesija ir smaga. Un tev droši vien reize vien ir jābūt mammai, mātei, ļoti daudzām meitenēm un arī dāmām, bet mums šodien būs viena vēja māte. Tā būs Valda Zillera dziesma, un visām šīm dāmām pievienosies arī koncerta meistere Mareta Beitika.
Un tagad, mīļā koncertā.
un Ilzes Ārnes dziesma ar Andra Ritmaņa dzeju Daugavas krastā, kurā pie klavierēm mēs lūgsim pašu autoru.